Marta mēnesī norisinājušies vairāki notikumi, kuru epicentrā bijuši mazi bērni, sākot ar kādas auklītes bezrūpību attiecībā pret mazu meitenīti un viņas vecākiem, visbeidzot ar pašu jauniešu izklaidēm, kas beidzās ar likumsargu iesaistīšanos. Jāteic, ka pēdējā laika traģiskie notikumi, kuros cietuši un pat bojā gājuši mazi bērni, likuši līdzcilvēkiem aizdomāties un laicīgi ziņot par klaju bezrūpību attiecībā pret bērniem, tā skaitā arī no pašu vecāku puses. Pašvaldības policijā marta mēnesis iesākās ar kādu satraucošu izsaukumu. Naktī uz 1. martu Rīgas pašvaldības policijas Zemgales pārvaldes darbinieki saņēma informāciju par 2 maziem bērniem, kuri 3 diennaktis esot atstāti bez vecāku uzraudzības. Uz notikumu vietu nekavējoties tika nosūtīta autopatruļa. Policisti apjautāja kaimiņus, kuri pastāstīja, ka dzīvoklī uzturas kāds pāris ar 2 mazām meitenēm, taču pēdējās dienās pieaugušie nesot redzēti. Ņemot vērā, ka īrnieku neizdevās sazvanīt, izsaukti valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta darbinieki, kuri ar speciālajiem līdzekļiem durvis atvēra. Policisti apskatot dzīvokli, vienā no telpām atrada 2 meitenes, kuras bija paslēpušās aiz aizskariem. Jā? Neuzsauc, nebaidies. Nebaidies. Как вам? Нормально? Pēc brīža adresē ieradās mātes dzīves biedrs, bet ņemot vērā, ka viņš nebija meiteņu tēvs, bērni nogādāti krīzes centrā. Jāteic, ka bērna pieskatīšana nav viegls uzdevums. Daudzi šo darbu steidz uzticēt auklītei, kas ir pirmais svešinieks, ar kuru saskaras bērns, cilvēks, kuru ielaid savā mājoklī un pilnībā uztica savu mazo ķiparu. Tomēr ne visiem šī pieredze izvērtusies pozitīva. 8. marta pēcpusdienā Kurzemes pārvaldes darbinieki devās uz izsaukumu Āgenskalnā, kur kāda garām gājēja ievērojusi uz zemes guļošu sievieti, kurai blakus atradās bērnu ratiņi. Policisti apskatīja bērnu, nekas neliecināja, ka zīdainis būtu guvis miesas bojājumus. Sarunas laikā noskaidrots, ka iereibusī sieviete pilda auklītes pienākumus. Pēc brīža ieradās mediķi, kuri apskatīja abas personas un konstatēja, ka hospitalizācija nav nepieciešama. Vēl pēc brīža ieradās bērna māte, kura pastāstīja, ka auklīte 2 dienas pieskatījusi viņas meitu. Pieņemot sievieti darbā, nekas nav liecinājis, ka viņai būtu problēmas ar alkoholu. Bērns nodots mātei, savukārt iereibusī auklīte nogādāta dežūrdaļā, kur veikta alkohola koncentrācijas pārbauda izelpā. Testa laikā noskaidrots, ka iereibusī sieviete ir 2,38 promilju reibumā. Sievietei sastādīts administratīvā pārkāpuma protokols par atrašanos alkohola reibumā cieņu aizskarošā stāvoklī un piemērots naudas sods 50 eiro apmērā. 10. marta pēcpusdienā Rīgas pašvaldības policija saņēma informāciju par konfliktu kādā veikalā. Ierodoties notikumu vietā, izrādījās, ka vairāki veikala apmeklētāji iespējams bija mēģinājuši apzagt veikalu. Taču, kad iecerētais nebija izdevies, piekāvuši vienu no veikala apmeklētājiem, kurš viņiem iepriekš bija aizrādījis. Cietušais stāstīja, ka uzbrucēji bijuši 2 vīrieši, kuriem līdzās bijusi sieviete ar 2 ratiņiem. Mirkli vēlāk kopā ar veikala apsargu policisti apsakoja apkārtni, līdz sniegā pamanīja bērnu ratiņu sliedes. Sekojot sliedēm, policisti nonāca pie Juglas ezera un atklāja, ka meklētie vaininieki atrodas uz ledus vairāku 10 metru attālumā no krasta. Paliec turpatās ar savu draudzenu bērniem! Nu nemēģini, ja tu iekritīs. Tad pagaidām paliec tevi, atbrauc glābēji un nocels tevi no ledus. Viens no vīriešiem kārtības sargu norādēm neklausīja un pats mēģināja nokļūt krastā. Vīrieša mēģinājums cieta neveiksmi, jo jau pēc dažiem soļiem viņš ielūza ledū.
Par laimi tajā vietā nebija dziļš, un viņam izdevās izkļūt krastā, kur viņš tika aizturēts. Brīdi vēlāk notikumu vietā ieradās glābēji no drošības uz ūdens un civilās aizsardzības pārvaldes. Ar glābšanas dēļa palīdzību krastā nogādāja abus zīdaņus, tad viņu māti un visbeidzot aizdomās turamo un bērnu ratiņus. Abi 4 mēnešus vecie zīdaņi tika nodoti neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta darbiniekiem, lai pārbaudītu viņu veselības stāvokli. Par laimi, bērniem nopietni apsaldējumi netika konstatēti, taču tas viņu māti un abus vīriešus nepasargā no atbildības par bērnu pakļaušanu riskam. Situāciju vērtēs bērnu tiesību speciālisti, tāpat visas personas tika sauktas pie atbildības par atrašanos uz ledus lieguma laikā. Ņemot vērā, ka šajā mēnesī esam ziņojuši par vairākiem gadījumiem, kuros pašvaldības policistiem nācies bērnus izņemt no ģimenēm un nogādāt krīzes centros, marta mēneša apskatā vēlējāmies pastāstīt par nošķiršanas procesu un par bērna iespējām atgriezties ģimenē. Kas tad īsti notiek pēc tam, kad bērns tiek izņemts no ģimenes? Ikdienā mēdījos redzam daudz ziņu par to, ka bērns no ģimenes izņemts un nogādāts drošā vidē, bet nereti kurš zina, kas ar bērnu notiek tālāk. Visiem zināms, ka bērnam vislabāk būtu dzīvot ģimenē, nevis kādā aprūpes iestādē. Tādēļ vecākiem ir jādara viss, lai bērns pēc iespējas ātrāk atgrieztos ģimenē. Ja 15 dienu laikā vecāki nav spējuši laboties, tad aizgādības tiesības tiek pārtrauktas uz nenoteiktu laiku. Turklāt šajā situācijā aizgādības tiesību atjaunošana netiks pārvērtēta, iekams vecāki paši nesāks izrādīt iniciatīvu. Šajā laikā bērns uzturēsies pie aizbildņa, ja bāriņtiesai būs izdevies tādu atrast, vai arī aprūpes iestādē. Rīgas pašvaldības policija un Rīgas bāriņtiesa aicina vecākiem būt atbildīgiem un rūpēties par savu atvešu drošību, kā arī līdzcilvēkiem arī turpmāk ziņot par bērnu tiesību pārkāpumiem. Atceries! Rīgā tiek veikta video novērošana. Ja redzi pārkāpumu vai tev ir nepieciešama palīdzība, zvani mums pa tālruni 110 vai ziņo Rīgas pašvaldības policijas mobilajā aplikācijā.